Sveika, Sārma! Nu, sveika, Valda! Kā jūties pirms Ziemassvētku laikā? Zini, teikšu tev atklāti, īstenībā šogad ļoti labi. Tāda sajūta, enerģijas pieplūdums, teikšu, kā ir, visādi jaunumi. Es domāju, ka mums šodien vajadzētu par tiem jaunumiem parunāt, vai ne? Jā, es arī tā domāju, jo īstenībā nevar turēt tādu informāciju pūrā, jo daudzi noteikti ir dzirdējuši, ja, kad šobrīd iet kriptovalūtu uz augšu, ja, kriptovalūtu tētis bitcoins, ja, un konkrēti mums šobrīd ir iespēja patestēt jauna veida, var teikt, algoritmu, ja, matemātisku algoritmu, kurš katram dod iespēju izprotot, kā šis algoritms strādā, tik pie viena bitkoina. Ja? Tātad, faktiski plus mīnus kaut kur ap 40,000 eiro šobrīd pēc tirgus cenas. Kā tu domā, vai daudziem rāda, ka viņš stipri kāps, jā. Jā, kā tu domā, vai daudziem palīdzētu šāda te, kā saka, plūsma naudas maciņā, jā, 40,000 apmērā, jo es vienmēr cilvēkiem jautāju, cik ilgā laikā tu vari tikt, teiksim, pie 40,000, darot šodien to, ko tu dari, turpinot to darīt un neko nemainot, jā. Zini, es varu tā ļoti ātri tev pateikt, šīs nedēļas laikā, kopš sākās mums šī te akcija, saucamais promotions, ja, tad, vismaz no maniem paziņām, cik es esmu uzrunājusi, man visi kā viens ir teikuši, ka, jā, es jau tam neticu, bet 40,000 man netraucētu. Un, protams, kad es piedāvāju startēt šī te testā, jā, un tiešām man cilvēki arī ir pievienojušies, skatīšos, kā tas viss tālāk turpināsies, bet pagaidām rezultāti ir ļoti labi. Viss iet tā kā pulkstenis, teikšu, kā ir. Jā, tā tad šobrīd ir Ziemassvētku laiks, laiks pirms jaunā gada, tā kā šajā laikā ir pieņemts dot dāvanas, ja, tad no mūsu puses arī mēs šobrīd piedāvājam akciju, piedāvājam cilvēkiem, kuri vēlās kaut ko dzīvē izmainīt, varbūt arī viens otrs kaut ko no jauna iemācīties, piedāvājam patestēt šo te algoritmu akcijas veidā, tātad, iestartēt jūs varat pilnīgi bez maksas, un pēc tam, ja jums iepatiksies, tad parādīsim iespējas, kā jūs tiešām īsā laikā varat tikt pie viena bitkoina. Tā kā pat labāk mūsu akcija darbojās līdz 31. decembrim. Jautājiet man vai Sārmai par šīm te jaunajām iespējām, tie, kas mūs šodien sadzirdēs, kā saka, saredzēs, varbūt arī pats sajutīs, ja, jo nauda tā ir enerģija. Es domāju, ka tam visi piekritīs, un meklējiet iespējas, rakstiet mums, man vai Sārmai, un reģistrācijas linku atradīsiet zem šī te video, ja, bet noteikti, tad, kad jūs noreģistrēties, tas ir bots Telegramā, nenobīstaties no tā, jo šobrīd Telegrama ir pats progresīvākais messenger, ja, kurš piedāvā daudzas iespējas, un, es teikšu tā, ka sociālā tīkla nav tikai, lai runātu par kaķiem, suņiem, puķiem un labu laiku, ja. Tā kā šobrīd tie, kas vēlēsies, var iemācīties izmantot sociālos tīklus tam, lai, izmainītu savu finansiālo situāciju. Tā kā, Sārma, tev pēdējais es tikai varu piebilst to. Jā, es varu piebilst vēl tikai to, ka jebkurš, kurš piedalīsies šī testēšanā, noteikti nebūs zaudētājs. Ja? Pirmkārt, jūs no savas kabatas neizņemsiet šoreiz nevienu kapeiku, kaut gan es vienmēr esmu bijusi no tiem, kas saka, ka neko nevar nopelnīt, ja jūs neinvestējat. Tad ir pienācis šis brīnuma laiks, kā jau Ziemassvētku laiks, ka tomēr ir iespēja pamēģināt, kā tad īsti kas tas ir, kā tas strādā, un beigās vienalga jūs nopelnīsiet, vairāk vai mazāk. Vai jūs izlemsiet iet līdz bitkoinam, vai jūs apstāsieties pēc pirmā testa, tas būs jūsu izvēlē, bet nopelnīt jūs jebkurā gadījumā nopelnīsiet. Jā, tā tad laipni lūgti mūsu akcijām, noticiet brīnumam, šobrīd ir brīnuma laiks, pirms Ziemassvētku laiks,
Un dodiet ziņu, rakstiet man vai Sarmai privāti, ja, vai kur jūs redzēsiet šo te video, vai tas ir Facebooks, vai TikToks, vai Instagrama, vai vēl varbūt kaut kur, ja, jo mēs šobrīd izmantojam plaši savus soc tīklus, ja, tieši ar domu dot cilvēkiem informāciju, palīdzēt un uzlabot vienkārši savu ģimenes budžetu, lai izdodās. Tā. Jā, un visiem jauku šo Ziemassvētku laiku. Jā, un, protams, tie, kas vēl domā, tie, kas gaida, vērojiet mūs, noteikti mēs atkal iziesim ēterā, ja, un sekojiet līdzi informācijai, lai visiem... Jā, sekojiet rezultātiem. Jā, un laimīgs, un, kā saka, notikumiem bagāts jaunais gads. Tā. Jā. Labi, pagaidām tā līdz nākošai reizei.